Vēlos sirsnīgi sveikt visus, kas pulcējās 22. Datuma atklāšanā. Pasaules čempionāts klingmakšķerēšanā no krasta. Tāds skripts. Visi. Labi. Paldies, prezidenta kungs. Vēlam panākumus ikvienam makšķerniekam, kas piedalās pasaules čempionātā. Lai uzvar labākais. Jau ir 22 no tiem. Pasaules čempionāts un prezidenta kungs. Šeit būs daudz pazīstamu seju. Ceru, ka šīs sacensības notiks pēc Ferclay formulas, ka visi viens otram palīdzēs un nebūs nekādu problēmu. Labi. UBI Alfa Startautiskā saldūdens federācija un paziņo par šo 22. Bžegas svētās pasaules Vroklava. Liels paldies! Es ceru, ka šie 20. Nāciju pasaules čempionāti būs atklāti. Vroklava, the city of the Holy Born, Svētā pasaule. Krasta. Paldies. Ļoti. Kā jūs to zināt, Ohmijā? 3 izdzert. Mēs esam pēc pirmās kārtas. Lai uguns deg, es vienkārši visu degu, bet mums beidzās. Lūkas 13. Nodaļas zivs. Vismaz 7 vai 8 zaudēti. Tas ir normāli. Šeit Itāļi, Čehi, Slovāki visi zaudēja zivis. Bet mums ir patents. Es domāju, ka nākamais pagrieziens būs uguns. Un te jāzina, ka Lukašs startēja no 8. Vietas, tāpēc viņam nebija īpaši labas izvēles. Mums vajadzēja skriet un vākt tās zivis. Bet pats svarīgākais, ka mēs gājām pēc itāļiem. Mēs gājām pēc čehiem, slovākiem. Un pēc viņiem mēs vēl tīrījām makšķerēšanas vietu no zivīm. Tāpēc domāju, ka būs uguns. Tūlīt redzēsim uz tāfeles, kādu vietu mēs patiesībā ieguvām. Es lēšu, ka Lukašam būs apmēram 4-5, kas ir laba problēma. Bet turiet īkšķus. Es domāju, ka tā arī būs. Sveici!
Pirmā kārta man bija pārsteidzoša. Tam izdevās uzvarēt raundu. Aktīva makšķerēšana, daudz kustības, pārsvarā cietās ēsmas. Otrā kārta gāja mazliet sliktāk. Mazliet stacionāra makšķerēšana labā, teiksim, vietā. Lai gan pirms manis šajā vietā stāvēja 3 cilvēki, kas diezgan pamatīgi izmakšķerēja, tāpēc bija grūti vienkārši tās zivis pievilināt. Turklāt tika trāpīts vietā, kur tās zivis bija diezgan mazas. Un mazas, jau iepriekš pievilinātas zivis, diemžēl, ir ļoti grūti noķert. Varbūt šajā kārtā pietrūka nedaudz pārvietošanās, bet nākamajā kārtā noteikti to uzlabosim. Viss ir atkarīgs no izvēlēm. Tagad mēs izvēlējāmies iespējams vienu no galvenajām labākajām vietām. No šīs vietas mēs neiesim prom, paliksim un nekustēsimies. Es biju pilnībā atslēdzies. Tas viss notika aizkulisēs. Vienīgā balss, ko dzirdēju, bija Mateuša, jo mēs it kā gulējām teltī, un viņš bija tas, kurš nodeva informāciju. Tāpēc es patiešām atslēdzos no visa, kas notika ārpus lentes, un pilnībā koncentrējos uz makšķerēšanu. Es arī priecājos par to, ka mānekļi, ko jau daudzus gadus pats taisu, šeit pirmajās 3 kārtās sevi pierādīja. 4. kārtā arī izmantoju savus mānekļus, ko pats izveidoju. Bet tas vienmēr ir forši un patīkami, ka dari to no sirds ar rokām, un tas pēc tam strādā. Pēc pirmās dienas mums ir ļoti labi rezultāti. Ukas Dering 1. savā sektorā, Marcin Romanciuk 3. sektorā, Ukas Bogus 6. un Tomas Spotku 5. Kopā mums ir 15 punkti. Domāju, ka ar to pietiks, lai būtu līderu vidū. Cilvēks vienmēr dara to, ko vislabāk proti cenšas sasniegt pēc iespējas labāku rezultātu. Nevienmēr konkurence to ļauj, jo sektors, kurā es startēju, bija vislēnākā upe. Var teikt, ka arī dalībnieku sastāvs bija spēcīgs, jo bija pārstāvēta Itālija, Čehija, Slovākija, Bulgārija, tie tiešām ir spēcīgi pretinieki. Un viens neliels kļūdas dēļ viņi bija augstāki. Bet neskatoties uz visu, ir gandarījums, ir lepnums, jo visticamāk mēs esam vadībā. Tagad vienkārši viss ir jāizanalizē, jāsēžas pie galda un jāizstrādā kāds plāns nākamajai dienai, lai šo rezultātu noturētu, kas vēl būs grūti. Tas vēl būs grūti, būs vairāk skriešanas, vairāk aktīvas makšķerēšanas, pat tāds kā sports. Un tas ir ļoti forši. Cerības, protams, lai visa komanda būtu pēc iespējas augstāk, un, protams, klusībā ir ambīcijas uz individuālu medaļu. Redzēsim, rīt ir 2. diena, laiks nedaudz mainīsies, šobrīd notiek iepirkumu veikšana pirms 2. dienas. Sacensības. Mēs atrodamies bez sektorā.
Polija pēc pirmās dienas atrodas 2. vietā katrā ringā pa vienam sektoram, tāpēc šodien tā cīnās par pasaules čempionu titulu. Lejam apstājamies! Viņu! Kur atrodas Itālija? Sāksim! Veiksmi, puiši! Mēs esam pēc pirmās minūtes. Šis ir Lukaša Deringa sektors, B sektors. Vakar Lukašs uzvarēja savā sektorā, un šodien visi varēja uzgavilēt, jo viņš individuāli cīnās par pasaules čempiona titulu. Pirmā kārta bija ļoti laba, jo starts nebija izdevīgs, tikai 12. bet tomēr viņš ieguva 3-5-5-1. Ir ko darīt, bet viss būs labi. Mēs visu laiku ticam viņam. Mēs paliekam un visu laiku gaidām rezultātus, jo tie nāk no sektoriem. Zivis ir ļoti dīvainas, jo to ir daudz, tās ļoti labprāt uzbruk, bet ņēmieni ir ļoti ātri un ir ļoti grūti tās piecirst. Bet es ceru, ka Lukas tiks galā tāpat kā visa pārējā komanda, jo mēs cīnāmies par pasaules čempionu piedestālu. Mēs atrodamies D sektorā, kur no Polijas komandas makšķerē Lukas Bogušs. Faktiski ir pagājusi 3. kārta. Tūlīt sāksim 4. pēdējo kārtu šajās meistarsacīkstēs. Pagaidām Polijas komanda iet ļoti spēcīgi, un mēs joprojām domājam, ka būs panākumi. Lukas lieliski makšķerē. 1,5. Tad nedaudz sliktāk, bet tagad atkal izcils rezultāts, tāpēc turam īkšķus un turpinām uzmundrināt savu komandu.
Un tur. Lūk, naktī. Šodienas apgabals un uz priekšu. Man tas tagad sāk apnikt. Bieži vien. Vismazāk gracioza pozīcija. 4. Vieta, kas ir visgrūtāk izcīnāmā, jo īpaši tāpēc, ka mums bija lielas cerības, bet labāks rezultāts, jo vakar mēs spējām ieņemt 2. vietu tūlītais vadošajiem Bulgāriem. Starpība bija tikai 1 punkta, un šodien pēc pirmās kārtas šķita, ka viss notiek pareizajā virzienā. Diemžēl vēlāk bija pāris taktiskas kļūdas. Mēs to vēl neesam analizējuši, tam pienāks laiks, tas ir skaidrs. Revali mums nedaudz aizbēga, un ar to nepietika medaļai. 4. vieta pasaulē noteikti ir laba vieta. Tomēr mēs cerējām uz nedaudz vairāk. Sacensības bija foršas, ļoti labi organizētas. Es domāju, ka mums nav par ko kaunēties. Bija tiešām forši, viss bija labi, un visas komandas ļoti slavēja. Organizatoriski augstākajā līmenī. Visas šīs komandas – Ukraiņi, Itāļi, Čehi, Slovāki. Tas ir pasaules augstākais līmenis, un šīs komandas parasti ir pašā augšgalā. Mēs visu laiku esam kaut kur starp viņiem. Tieši aiz medaļu vietām, dažreiz nedaudz zemāk, dažreiz nedaudz augstāk. Tā tas sportā ir, bet mēs noteikti jūtamies kā daļa no šīs augšgala. Kā jau sportā, reizēm kaut kas izdodas labāk, reizēm sliktāk. Noteikti mēs to izanalizēsim un izdarīsim secinājumus. Noteikti nepadodamies, turpināsim cīnīties tālāk.